Chlorofils. Šis ir dabisks uzturu bagātinātājs šķidrā veidā, ko sauc par šķidro enerģiju. Tas satur chlorofilīnu, augu ekstraktus no miežiem, chlorellas un lucernas, kā arī piparmētru, eļļu. Viss, lai tu justos labāk, izskatītos jaunāks un būtu stiprāks. Tas nav par to, ka tev kaut kas ir slikti, bet par to, lai ķermenis strādātu vēl labāk, īpaši, kad dzīve iet uz pilnu jaudu. Lūk, ko tas dara un kāpēc tas ir svarīgi. Jūties iztukšots no darba vai stresa? Chlorofilīns un augi, piemēram, chlorella un lucerna, ir pilni ar antioksidantiem un dzelzi, kas palīdz organismam cīnīties ar vīrusiem un baktērijām. Tas nozīmē, ka tu retāk slimosi un ātrāk atlapsi, ja tomēr saaugstēsies. Dzelzs rūpēs, lai asinīm pietiktu skābekļa, bez tā esi noguris un lēns. Ikdienā ķermenis uzkrāj kaitīgas vielas no ēdiena, gaisa, stresa. Chlorofilīns darbojas kā tīrītājs, palīdzot aknām un nierēm izvadīt nevajadzīgo. Tas ir svarīgi, jo, kad ķermenis ir tīrs, āda izskatās labāk, brūces dziedē ātrāk un tu jūties vieglāks. Piparmētru eļļa vēl pievieno svaigumu un palīdz pret sliktu elpu. Gremošanas problēmas vai smaguma sajūta. Mieži un chlorella ir kā draugi tavam vēderam. Tie satur šķiedrvielas un darbojas kā prebiotiķi, kas baro labās baktērijas zarnās. Tas nozīmē labāku gremošanu un mazāk uzpūstas sajūtas. Savukārt chlorofilīns un piparmētru eļļa rūpējas par sirdi un asinsvadiem, uzturot normālu holesterīnu un mazinot iekaisumus. Āda zaudē elastību vai izskatās nogurusi. Augu ekstrakti dod aminoskābes un antioksidantus, kas palīdz ādai atjaunoties un aizsargā to no novecošanas. Lucerna un chlorella satur K vitamīnu, kas uzlabo asins recēšanu. Tas ir svarīgi, lai mazas brūcītes ātrāk sadzītu un tu izskatītos svaigāks. Kāpēc lietot? Ķermenis pats cīnās, bet ikdienas steigā tam vajag papildus atbalstu. Šis ir vienkāršs veids, daži malki dienā, kā dot tam, kas trūkst, bez konservantiem, glutēna vai ģenētiski modificētiem organismiem, tīri no dabas. Tas uzsūc sātri un tumšā stikla pudele saglabā visu vērtīgo, palīdz sevi justies labāk un izskatīties jaunākam.